Nu, sveika, Elīna. Šodien mums pēdējā nodarbība sociānikā. Pastāstīja, kā tu vispār uzzināji par tādu lietu, ka tāda sociānika ir? Kāpēc tu iedomājies, ka tev ir jānāk uz tādiem semināriem vispār? Man gadīja jautājums atrast sevi, un tā es varu ierakstīt internetā, atrast sevi, meklēt sevi, atrast jautājumus, un tad man izlaiž šī lapa, kur bija ar savu stāstu, ko es izlasīju, ar interesi, un mani uzrunāja. Un līdz ar to es arī gribēju tuvāk iepazīties ar šiem kursiem un rast atbildes uz saviem jautājumiem, kas man tirdiņ. Nu, lūk, un nākot uz šiem kursiem, es satiku vēl daudz dažādus cilvēkus, kuriem ir arī ļoti interesanti jautājumi par sevi, kurus es nekad nebūtu iedomājusies sev uzdot, bet tie līdz kursu biedri, grupas biedri uzdod sev, un līdz ar to mēs mācījāmies. Un bija ļoti interesanti iepazīt arī citus cilvēkus, ne tikai uz saviem iekšējiem jautājumiem atbildēt. Nu, lūk, un es iesaku jebkuram šo pamēģināt, atrast jautājumus uz savām atbildēm iekšējām un ieklausīties arī citos. Un šeit to ļoti labi var atrast un pabūt kopā ar cilvēkiem par šiem iepazīties. Kā tev likās, kāda vispār būs tie kursi, kā tu biji iedomājusies? Vai tas bija tas, tā kā tas arī īstenībā notika realitātē, vai tā tavu fantāzija vai doma vispār bija pilnīgi citādāk? Vai nekāda nebija? Nebija nekāda. Īstenībā es nācu kā balta lapa, satikties ar to, kas te būs. Man nebija ne iebildumu pret pārsteigumu, pret ko es saņēmu. Ka mums te ir, kā Evija saka, anonīma alkoholiķa pulciņš. Bet tas ir baigi forši, un mēs atbrīvojamies un esam tādas, kādas esam. Un tas palīdz. Jā. Ko tu priekš sevis esi visvairāk uzzinājis, atklājis? Kas tev bija tas lielākais atklājums? Es aizvien sevi pētu, izzinu. Man liekas, ka ar vienu šādu kursu tas nav iespējams. Vienkārši es dabūju kaut kādu ieskatu tajā visā, kas es īstenībā esmu, ko es no sevis varu prasīt un ko es varu attīstīt. Un līdz ar to es nevēlos beigt ar šo pēdējo nodarbību, gribu vēl un vēl un vēl. Un es domāju, ka es neesmu vienīgā, kas tā domā. Es tā ceru. Jā, paldies tev. Nu jā, kaut kā tā.